stāsts patiesībā vienā vārdā varētu saukties pateicība vai mīlestība. Tāpēc katrai ģimenei ir savs stāsts, katrai ģimenei ir sava leģenda. Mūsu ģimene, mana ģimene, netika skarta deportācijas gadījumā, lai gan mana ģimene piedzīvoja, dzīvoja Krievijā. Man viena vecotēva atlaida no darba pēc nacionālas piederības. Savukārt no to vecotēvu nošāva kopā vienā ar teātra skatuvi Maskavā. Tad katru reizi ir savādāk, bet stāsts patiesībā, kāpēc es teicu pateicība un mīlestība ģimenē, kurā es tikos kā auģu bērns. Manas māsas dzīvoja Ventspilī. Viņa dzīvoja Rimstad dzīvoklī, kurā dzīvoja 6 cilvēki, un mēs vienmēr, kad mēs braucām uz Ventspili, mums vienmēr atradās vieta. Tad bija maz Rimstad dzīvoklis, kurā bija stēles iekšā, bet vienmēr šajā dzīvoklī atradās vieta, jebkuram viesim, kurš tā laikā brauca. Un situācija tāds ritms dzīvē bija tāda, ka jā, viņa bija viena no tiem, kuru izveda, un savukārt viņas brālis paspēja izlikt pa logu, iebeigt mežā un palika Latvijā. Kāpēc arī mūsu koncerts saucās Atvērtais loks. Kad mēs viesojamies pie tādas rīmas, mēs parasti, tā kā tur bija divas starp dzīvoklis, jā, mēs dziedājām, tas parasti bija virtuve, tā bija virtuve, un tur sākotnēji pirms skanēja visas iespējamās dziesmas, gan tautas dziesmas, gan Imants Kalniņš, un es gatavoju šo koncertu iztēlē, iedomājos to, ka droši vien bija tev aizved prom no tavas dzimtenes, tad kas tevi sasaista visvairāk ar tavām mājām, no kurienes tu esi nācis. Tā, protams, ir valoda, un tā ir dziesma. Šodien skanēs noteikti ļoti daudz zināmas dziesmas, kuras kā jūs jūtiet, mēs priecāsimies, ja jūs būsiet kopā ar mums. Un pirmā dziesma, manuprāt, man kaut kā nosacījās tieši ar šo situāciju, kad naktī atnāk pakaļ. Un tev jādodas tur, kur tu nezini, kur.